Viņš vienmēr leca no 3. stāva un cerēja, ka beidzot pacelsies spārnos. Bet ar katru reizi, ar katru rītu, kad viņš atvēra savas aizmiegošās actiņas, viņš vērās zilajās tālajēs pa logu ārā un atkal leca. Viņš bija neatlaidīgs. Tieši tādam ir jābūt katram vīrietim, neatlaidīgam ar savu virzienu uz mērķi. Un bērnīts, kurš starp citu sauc Kristaps, Kristapiņam bija māsiņa Lotte. Lotte viņu vienmēr mudināja: brāli, brāli, tu kā kālis, kad tu vienreiz celsies spārnos. Kristaps vienu rītu ļoti sadusmojās uz savu Loti, jo viņa bija atkal viņam nospērusi segu un viņam bija augsti. Viņš teica: viss, Lotte, es tev tūlīt parādīšu. Kristapiņš klusiņā pielīda pie pagraba durvīm, atvēra tās vaļā un dūts noripoja pa kādu trepēm lejā. Viņš sasita galvu. Ai, 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 mana galviņa, mammu. Bet tā kā Kristus bija bērnīts, māmiņa neatsauca. Ai, neiet aiz! Kristapiņš pagrabā atrada lielu lādi. Viņš atvēra to vaļā. Tur nebija zelts. Tur bija elfa kostīms. Kristapiņš uzvilka pieguļošo zaļo triko. Pielika sev šifona spārņus, nedaudz tos paklivināja, un tūlīt notika brīnums. Viņš ieraudzīja sev spogulī, un viņam ausis kļuva aizvien spicākas un spicākas, un deguns garāks un garāks. Nu kā jau visās pasakās notiek. Tad Kristapiņš klusiņām piegāja Lotei klāt, kamēr viņa vēl gulēja un sapņoja savu 3. sapnīti. Kristapiņš piegāja klāt, iespēra viņu pa muguru un teica: ha! Un kurš te tagad ir lūzeris? Atvēra logu un aizlidoja pie pārējiem pasaku tēliem, pie Alises, pie Sniegbaltītes, pie Sarkangalvītes, pie Rūķīšiem, pie Kašķeja nemirstīgā. Viņš ir tur. Ja jums vajag Kristapu, viņš ir tur.